Mūsdienās nomagts garstāvoklis un nogurums ir labi pazīstams stāvoklis dažādu vecumu cilvēkiem. Ikdienā ar to ierasts cīnīties ar kafiju vai citu kofeīnu saturošu dzērienu. Īpaši popularitāti ir ieguvuši tā saucamie enerģētiskie dzērieni ar augstu kofeīnu, guarānas, kā arī cukuru un glikozes saturu. Pēdējos gados ir parādījušies zinātnieku un ārstu ziņojumi par nekontrolētu kofeīnu saturošu enerģijas dzērienu lietošanu, kas palielina sirds asinsvadu sistēmas un cukura diabēta saslimšanas risku. Tādēļ daudzās valstīs tiek ieviesti pasākumi klasisko enerģijas dzērienu ierobežošanai. Tomēr, ņemot vērā mūsdienu cilvēku ieradumus, ir jāmeklē risinājums. Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūta zinātnieki ir izstrādājuši oriģinālu tonizējošo dzērienu Don't Sleep, kas nesatur kofeīnu un cukuru. Tas ir dabīgs dzēriens no ābolu sulas un auga ekstraktiem. 24. jūlijā tika atzīmēta Don't Sleep 2. dzimšanas diena, kurai par godu tika sarīkota preses konference, kurā tika izvērtēts sasniegtais un domāts par tālāku attīstību. Ļoti grūti sākt izplatīt jaunu produktu, sevišķi mazai valstī. Un kompānija, kur nav nekādu veikalu, reāli tad būsim atklāti. Un tā ir problēma ne tikai mums, bet kā risināt šo problēmu. Tātad pirmkārt jābūt labam produktam, unikālam. Ja mēs piedāvātu kaut ko tādu, kas ir pašlaik lielveikalos, ir ļoti daudz visādu limonādu ar nelielu ženšeņa piedevu. Visi tirgo, praktiski tas nav oriģināls produkts un viņam neizraisa sevišķi nekādu lielu interesi. Tātad interesants produkts, oriģināls, efektīvs, drošs un pamatot zinātniski. Uzskatu, ka Babarīkina kungs viens no caurlaužiem tajā inovatīvajā produktu klāstā, ko šodien vispār var radīt. Tā ražotne ir, faktiski strādā, un es no savas puses tikai gribu teikt, ka, manuprāt, pie šādas situācijas, kāda ir tagad, kad ir jāsērt diezgan smagi, jebkurš konkurencē, teiksim, katrs ražošanas veids. Babarīkina kungam ir tik daudz enerģijas, un es vēlētu viņam vēl uz priekšu tikpat, tā kā es esmu šeit, lai viņam apliecinātu atbalstu un par to, lai tas viss būtu. Tā ir taisnība. Latvijas ārstu biedrība ļoti nostājās pret enerģijas dzērieniem, jo tās tie blakus efekti, kas ir bērniem un jauniešiem, mums pat ir aizdomas, ka daļā gadījumu, kad, piemēram, stāda bērniem diagnozes, uzmanības deficīta sindroms, hiperkinēs un viss šis, vaina un problēma ir tajā, ka par daudz bērni saņem šo kofeīnu saturošo produkciju. Tā kā tagad ir viens veselīgs un labs produkts. Un es apsveicu ar to kolēģis. Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūta pētnieku un tehnologu izstrādātais jaunas paaudzes enerģētiskais dzēriens Don't Sleep nesatur kofeīnu un cukuru, neizraisa atkarību. Kā aktīvas vielas tiek izmantoti augu ekstrakti ar adaptogēnu iedarbību. I discovered a product Don't Sleep just suddenly in the plane Air Baltic as it is sold in Air Baltic plane. I tasted myself this product. I feel it that it's very tasty, and I saw that it's natural. And we are working already more than 20 years in the field of natural plant extract. So I was very interested by this product, and I decided immediately the next day to contact IPT company. Šobrīd ar Marka Resela pārstāvēto Šveices uzņēmumu Global Ingredients Supply Holding ir noslēgts jau partnerības līgums, kas veicinās Don't Sleep turpmāku izplatīšanu. Ņemot vērā šī produkta unikalitāti, tas jau ir izpelnījies atzinību starptautiskajā izstādē Ženēvā un jau tiek eksportēts uz vairākām pasaules valstīm. Latvijā šo produktu iespējams iegādāties Dus Statoil, tirzniecības centrā Rimī un Fito Balta firmas veikalos. Don't Sleep ir tonizējošs dzēriens, kas palīdz novērst nogurumu, miegainību, kā arī nodrošina mundrumu un spēju veikt dažādas aktivitātes. Pasaules veselības kalendārā 28. jūlijas ierakstīts kā starptautiskā diena cīņai pret B un C hepatītu, pret slimību, kuras izplatība pasaulē ir milzīga. Diemžēl Latvijā ar katru gadu palielinās inficēto pacientu skaits, tāpēc 28. jūlijā arī Latvijā pastiprināti tiks pievērsta uzmanība jautājumiem, kas skar šo slimību ārstēšanu un to, kā sevi pasargāt no inficēšanās, jo, kā zināms, mēs katrs nezinot varam kļūt par šīs slimības upuri, ja sevi nepasargājam. Mēs gribētu pievērst
uzmanību tam, ka cilvēki ļoti maz zina par šo slimību. Kaut gan ir ļoti daudz presē, un visur mēs esam stāstījuši par skolām un par iestādēm un visur, kā izsargāties no šīs slimības. Diemžēl dzīve ir tāda, ka šī slimība tomēr progresē un arvien vairāk katru gadu ir inficēto skaits. Un tādēļ mēs esam nolēmuši hepatīta biedrību cīnīties par to, lai mūsu pacienti nebūtu diskriminēti, jo vienīgā slimība, kurai nav 100% ārstēšana un vienīgā valsts pasaulē ir Latvija, kurai nav šai slimībai 100% kompensācijas zāļu. Cilvēki ir ļoti abēdināti, kad valsts par šiem pacientiem ļoti maz pievērš uzmanību. Pret C hepatītu nav vakcīnas, un tādēļ ārstēšana ir pats efektīvākais profilakses līdzeklis, jo, vēl vienreiz gribu uzsvērt, tā ir gan tā cilvēka problēma, kuram ir C vīrus, un valstī ir jānodrošina ārstēšana, bet šodien valsts nodrošina tikai 75% kompensāciju medikamentiem, kombinētajiem alfa-interferonam ar ribavirīnu, un līdzmaksājums, kas pacientam ir jāmaksā, sastāda minimālākais pie mazākām devām, kas ir ļoti maza svara pacientiem, 100 eiro mēnesī un var sastādīt līdz pat 260 eiro mēnesī. Un tās summas ļoti daudziem cilvēkiem nav pieejams, jo 40% no Latvijas iedzīvotājiem strādā par minimālo algu, un tādēļ valstī būtu pilnīgi noteikti jāievieš 100% kompensācija, kā tas ir visās Eiropas valstīs, visās, Latvija ir vienīgā. Jāsaka, ka, diemžēl, šī infekcija turpinās izplatīties, jo tā ir lipīga cilvēka infekcijas slimība, un C vīrus izplatās seksuālās transmisijas ceļā un ar asiņu starpniecību. Bet ar asiņu starpniecību tas var notikt ne tikai intravenozo narkotiku lietotāju vidē, ja izmanto vienas šprices sadatas. Tas var notikt arī cilvēkiem manikīru vai pedikīru salonos. Ievērojami retāk, protams, ja tur ievēro visus sterilizācijas noteikumus, tad nevar inficēties, bet ir arī citas manipulācijas, piemēram, piercingi, tetovējumi, tādas skaistuma kopšanas procedūras, kas ir saistītas ar ādas veselumu bojājumu. Un ja instrumenti, kas tur tiek izmantoti, ir iepriekš izmantot C vīrusu pozitīvam pacientam, un tur ir saglabājies vīrus, tad var notikt nākamā pacienta inficēšana. Es gribu teikt, ka tā ir visas sabiedrības problēma, jo C vīrusu infekcija ir tikai cilvēku infekcijas slimība. Un galvenais un vienīgais infekcijas avots ir inficēts cilvēks. Un ja mēs ārstējam šo cilvēku un izārstējam, tad viņš pats ir vesels un var strādāt, un viņš neapdraud pārējos ne seksuālās transmisijas ceļā, nedz arī viņa asinis ir infekciozs, un tādēļ tā ir sabiedrības problēma. Tikai atbildīga rīcība spēja pasargāt no saslimšanas ar C hepatītu. Visas sabiedrības un valsts kopējā attieksme spējas apturēt tās izplatību. Pateicamies par atbalstu sižeta pārraidīšanā E-Gulbja laboratorijai. Ārtikas klimata ierasto apstākļu maiņa ir būtiski iemesli, kas varētu radīt diskomfortu organismam. Visbiežāk sastopamās slimības ārzemēs ir dažādas vēderkaitas. Viena no ierastākajām problēmām, ar ko saskars ceļotājs, ir akūta caureja. Nelikties nezinis par ceļotāju caurejām nedrīkst. Jāievēro sanitārā higiēna. Tātad pirmkārt ēst tomēr tādās, vai tie ir restorāni vai kafejnīcas, viesnīcās. Otra lieta noteikti ūdeni no pudelēm lietota un mazgāt rokas. Šādos gadījumos viens no vērtīgākiem līdzekļiem, kas var palīdzēt šī situācijā, būtu tā saucamā senītes Saharomyces boulardii, kas tieši pierādījuši savu efektivitāti tieši attiecībā uz ceļotāju caurēju. Tā senītes atrodas gremošanas traktā neilgu laiku, līdz nedēļai parasti, un tad izdara savu labu darbu un izdalās ar fekālijām ārā, un līdz ar to plus mīnus pilnīgi normalizēja to gremošanas trakta darbību.
Enterol ir pretcaurējs līdzeklis, kas satur Saharamyces boulardii sēnītes. To lieto akūtas infekciozes caurējas ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem, antibiotiku terapijas izraisīšanai.